Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēja saturēt mūs! Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Jūsu uzmanībā ir raidījums par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī Bumba grozā. Šodien ar jums kopā būšu es, Jānis Puga, bet studijā, kā jau ierasts, neesmu viens. Šodien raidījumā viesojas basketbola kluba Jēkabpils treneris Andris Čerjaks. Labdien! Labdien! Raidījuma pirmajā daļā apspriedīsim aizvadīto spēli ar basketbola klubu Jelgava un parunāsim par jaunumiem BK Jēkabpils sastāvā. Savukārt raidījuma otrajā daļā sazvanīsimies ar komandas kapteini Aigaru Vītolu. Svētdien aizvadījāt ļoti saspringtu un interesantu spēli ar basketbola klubu Jelgava. Mačs noslēdzās ar minimālu uzvaru 104-103. Kā kopumā vērtējat šo spēli pret Jelgavu? Šī spēle izvērtās ļoti sarežģīta un neprognozējama, kāda viņa arī bija. Jo īstenībā pētot spēles tehnisko protokolu, vēl līdz šim nav grūti saprast, ja mēs metām 2-punktu metienus ar 60%, precizitāti 3-punktu metienus 44% un izcīnām tikai minimālu uzvaru. Pretinieks meta nedaudz neprecīzāk, bet viņi spēlē, mēs to dēvējam par traku basketbolu. Viņi ir gatavi uzbrukt. Uzbrukuma 1. sekundē, 3. sekundē, 5. aizsardzība tiek turēta visu laiku nemitīgā sasprindzinājumā. Ir ļoti grūti spēlēt pret šāda tipa komandu bez izteikti centra spēlētāja, kur visi var uzbrukt no distances, visi var uzņemties iniciatīvu un visi gatavi uzvarēt. Ļoti grūts pretinieks bija. Un kāda tad bija galvenā panākuma atslēga? Šajā situācijā mēs ar treneru Edgars Teteri nesapratām, ka brīžiem kas notiek aizsardzībā, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka dažreiz ir tā, ka ja nevar spēli uzvarēt ar aizsardzību, tad šoreiz mēs uzvarējām ar uzbrukumu. Jā, un kā jūs vēlētos komentēt? Aizsardzību ielaisti 103 punkti. Kā jau es teicu, pretinieks spēlē pilnīgi neprognozējumu basketbolu. Un, ja viņiem iet, tad viņi ir ļoti bīstami. Bet, kā teiksim, pierādīja mačs pret Turību, Jelgavas mačs pret Turību, viņi zaudēja ar 30 punktiem, jo tajā mačā viņiem negāja šī trakā spēle, un rezultātā viņiem bija zaudējums ar 26 punktu starpību. Tā kā, ja viņiem, un jāpiezīmē arī, ka, mēs jau smejamies, ka mēs esam nedaudz tā kā, visi pret mums grib iemest, un viņu centra spēlētājs izmeta pirmo 3-punktu metienu šajā sezonā, un, protams, iemet ar acitienu. Tā bija Cūcene. Arī beidzamais metiens no laukuma centra arī bija Cūcene. Mums šādi metieni šajā sezonā vēl neviens nav iekritis. Vēl lai jums būtu šādi metieni arī turpmāk. Bet jautājums, kādēļ spēle bija tik svārstīga? Vienu brīdi bija droša vadība +16, bet tad jau pēc dažām minūtēm tikai +1. Tur bija pie tiem +16. Viņu spēlētājs Kristaps Kanbergs 10 sekundžu laikā iemet 2 3-punktu metienus. Viņš vienkārši dabūja bumbu un lec augšā un met. Parasti normāli līmeņa komandās tādu basketbolu nespēlē, bet Jelgava ir tāds interesants, negaidīta komanda. Viņi spēlē ļoti interesantu basketbolu, tādu crazy basketbolu, bet viņš nevienmēr nes rezultātu, bet ir ļoti bīstams un neprognozējams. Un viņš vienkārši paņēma bumbu, lec augšā un uzmet, un abus iemet. Ja viņš būtu garām aizmetis, es pieļauju, būtu +30. Jā, un Kristaps jau arī bija rezultatīvākais. Jelgavā ir 24 punktiem. Bet kuru spēlētāju sniegumu šajā spēlē jūs vēlētos izcelt tieši no Jēkabpils komandas? Viennozīmīgi komandas, sauksim tā, jaunpienācējs Rinalds Sirsniņš, kurš
burtiski plosīja pretinieku aizsardzību, un viņš veica 8 rezultātus piespēles, kuras nebija vienkārši tādas piespēles, kur spēlētājiem vēl kaut kas jāizdara. Tur bija piespēle uz brīvu, pilnīgi brīvu mētienu. Tā kā atlika tikai izmest un iemest. Izcils piespēles. Jā, un tieši tagad parunāsim par svētdienas pārsteigumu Rinalda Sirsniņa personā. Kad tika pieņemts lēmums par viņa pieņemšanu komandā, vai bija arī citi kandidāti? Par citiem kandidātiem es īsti negribu runāt un stāstīt. Es arī varbūt tik daudz nezinu, tas ir vairāk kluba vadības ietekmē, teiksim. Bet par Rinaldu Sirsniņu informācija parādījās, ja nešaubos, trešdien pagājušo. Un it kā ceturtdien jau bija panākta tā kā mutiska vienošanās, bet viņam parādījās vēl viens piedāvājums Ukrainā, un tāpēc varbūt mēs arī tur īpaši neafišējām. Bet tad, kad piekdien tapa skaidrs, kad viņš tomēr noslēgs līgumu ar BK Jēkabpils, nezinu, mēs īpaši neafišējām. Bet internetā šī informācija bija. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai komanda pārgrupētos un saspēlētos ar jauno spēlētāju? Dienas, nedēļas? Dažreiz ir tā, ka tu mēģini kaut ko darīt un visu sezonu nekas nesanāk. Un dažreiz ir tā, ka paņemot šādu spēlētāju, viss notiek jau pirmajā spēlē. Es domāju, ka viņš aizvadīja ļoti labu spēli. Vienīgais, es pieļauju, ka viņš vēl patreiz nav gatavs šīm 30 minūtēm, jo Ukrainā viņš spēlēja nedaudz mazāk. Viņš tur bija kā rezerves saspēles vadītājs, un es saprotu, ka viņš tur spēlēja mazāk. Bet viņš bija godīgs pret komandu, un tad, kad viņš jūta, ka viņa dēļ aizsardzībā var rasties kaut kādas problēmas, viņš prasīja maiņu. Nevilka, tā teikt, deķi uz savu pusi, bet tad, kad nevarēja, paprasīja maiņu. Vispār jūs vērtējat pozitīvi Rinalda Sirsniņa pirmo aizvadīto spēli? Viennozīmīgi. Tas daudzveido mūsu spēli, jo epizodiski viņi ar PJ Hillu var mainīties vietām, brīžiem viens vada saspēli, brīžiem otrs, un tas daudzveido mūsu komandas spēli. Un, ja Rinalds Sirsniņš ir malā, tad varbūt spēle var kļūt ātrāk, jo PJ Hills ir ļoti ātrs spēlētājs. Ja? Rinalds Sirsniņš vairāk der tādā pozicionālā spēlē, kur bišķiņi vairāk jānomierina komanda, jānoliek pa vietām. Tā, daudzveido komandas spēle, vārds sakot. Jā, un pēdējās 2 spēlēs izcīnītas 2 uzvaras. Komanda atrodas uz tāda kā viļņa. Nākamā spēle jau trešdien, 28. novembrī pret Barons Kvartāls. Kāds ir noskaņojums pirms šīs spēles? Īstenībā grūti pateikt, vai tas ir uz viļņa vai kā. Protams, uzvarēt ir patīkams pozitīvas emocijas, viennozīmīgi. Bet īstenībā jāpiezīmē arī, ka mačs Jūrmalā nebija slikts un, diemžēl, nedaudz pietrūka līdz uzvarai. Un tā dažreiz gadās. Liepājā mēs nebijām pelnījuši uzvaru, bet mēs uzvarējām ar 1 punktu. Jūrmalā man bija tāds sajūta, ka mēs esam vairāk pelnījuši to uzvaru un mēs zaudējām. Vakardienas spēlē man likās, ka mēs bijām labāki, bet spēles rezultāts liecina, ka mēs labāk pa 1 punktu. Un dažreiz ir tā, ka labāk tomēr tā uzvara 1 punktu un, nesmukā spēlē vai kā. Kaut gan spēle droši vien vakar bija interesanta. Tā intrigas ziņā nekā skaists zaudējums. Tā mēdz būt. Kā jau saka, labāk neglīta uzvara nekā skaists zaudējums. Tieši tā. Vakar tā uzvara nemaz nebija tik neglīta. Tā NBA līmeņa rezultāts patiesi. Skatītājiem droši vien bija interesanti. Un novēlu jums tātad veiksmi un skaistu uzvaru trešdien pret Baronu. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jā, paldies un uz redzēšanos. Un tagad neliela muzikālā pauze, un tad jau pavisam drīz būsim atpakaļ ēterā un sazvanīsimies ar basketbola kluba Jēkabpils kapteini Aigaru Vītolu. Dzīvo brīvi, neko nelaid vējā, esi blakus un nepaliec lejā, dzīvi svini jau šajā vējā, 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 yeah. Let's go, vai tu to jūti, vai tu to jūti.
blakus un nepaliec lejā. Dzīvi svini jau šajā vējā, 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 yeah. Vai tu to jūti, vai tu to jūti, vai tu to jūti, kad dzīvo ar pilnu krūti. Vai tu to jūti, vai tu to jūti, vai tu to jūti, kad dzīvo ar pilnu krūti. Mēs vana vēl daudz, kāds vienmēr kaut ko bļauj, tikai mūs tas nesatrauc, rokas gaisā cel. Mēs vana vēl daudz, kāds vienmēr kaut ko bļauj, tikai mūs tas nesatrauc, rokas gaisā cel. Get down. Sev jaunu iespēju impulsiem dod, kur galā laimes harmonus rod. Ej tālāk, cīnies, esi no tiem, šīs piltās dzīves palītājiem. Dodies tu, dodies tāpat vēl, paliec tu, paliec ilgāk vēl. Esi tuvāk vēl, esi tuvāk vēl. Dzīvo brīvi, neko nelaid vējā, esi blakus un nepaliec lejā. Dzīvi svini jau šajā vējā, 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 yeah. Vai tu to jūti, vai tu to jūti, vai tu to jūti, kad dzīvo ar pilnu krūti. Vai tu to jūti, vai tu to jūti, vai tu to jūti, dzīvo brīvi, neko nelaid vējā, esi blakus un nepaliec lejā. Dzīvi svini jau šajā vējā, 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 yeah. Mēs vana vēl daudz, kāds vienmēr kaut ko bļauj, tikai mūs tas nesatrauc, rokas gaisā cel. Mēs vana vēl daudz, kāds vienmēr kaut ko bļauj, tikai mūs tas nesatrauc, rokas gaisā cel. Get down. Pēc nelielas muzikālās pauzes esam atpakaļ ēterā. Esam sazvanījušies ar Aigaru Vītolu. Labdien! Labdien! Sāksim ar to, ka vēlamies noskaidrot, kā tu jūties un kā rit rehabilitācijas process. Paldies! Domāju, ka viss rit tīri labi. Ir pagājusi 10 dienas, kopš man te uztaisīja tādu mazu operāciju ceļgalā un staigāju jau bez klibošanas. Pašlaik notiek rehabilitācija, pildu dažādas vingrojums, lai nostiprinātu tieši celi. Domāju, pēc kādas nedēļas varētu sākt jau skriet zālē un tad jau viss atkarīgs. Kad jutīšos tā, lai varētu iziet laukumā. Jā, novēlam tev labu veselību un ātrāku atgriešanās laukumā. Jā, protams, paldies, jā. Un kā tu vērtē vakardienas spēli? Kā mums pietrūka, lai atrautos no pretiniekiem ar lielāku punktu starpību? Skatoties un zinot Jelgavas komandu, ir tā, ka tādām komandām ir grūti spēlēt, jo viņiem nav izteikti centri, viņiem visi spēlētāji apmēram ārējās līnijas, visi uzbruk no 3 punktu metienu līnijas, visi ir bīstami, teiksim. Vērtēt tā, ka, būtībā mēs bijām labāki, bet, mēs atkal vēl joprojām netiekam galā ar tiem kritumiem. Mēs izraujāmies vadībā tos plus 15, 16 punktus, un tad it kā mazliet atstājamies, ar ko vajadzētu. Tā ir tā mūsu problēma jau no kopš sezonas sākuma. Mums kaut kā vajadzētu tikt galā. Teiksim, šaubas par uzvarētāju nebija, bet gribētu pateikt to, ka ir grūti spēlēt ar tādām komandām kā Jelgava, ka tu nezini, kurā sekundē viņi uzbruks, viņiem nav izteiktas kombinācijas. Būtībā spēlētāji jebkurā momentā var nest vai iet garām. Jā, un šī spēle bija īpaša ar to, ka tajā debitēja BK Jēkabpils jaunais spēlētājs Rinalds Sirsniņš. Kā tu vērtē viņa vakardienas spēli? Es esmu priecīgs, ka Rinalds mūsu komandā. Es ar viņas kopā spēlēju jau iepriekš citās komandās. Zinu viņu kā labu saspēles vadītāju, kas māk norganizēt komandas uzbrukumu, kas var radot labas piespēles, kas labi spēlē pick and roll uzbrukumu. Un varbūt tieši vēl viens tāds saspēles vadītājs, kas ir diezgan augstas klases, es domāju, mūsu komandā ļoti bija vajadzīgs. To jau mēs redzējām arī vakardienas spēlē, cik viņš lielisks piespēles atdeva spēlētājiem, un domāju, ka vēl tikai mazliet saspēlētība ar pārējiem un būs daudz lieliskāk un skatāmāk spēle. Jā, un no malas vērojot, kāda ir Rinalda saspēle ar Jēkabpils spēlētājiem? Kā jau teicu, jau bija, labam saspēles vadītājiem nav vajadzīgs ilgs laiks, lai saspēlētos. Viņš jau palēma tos brīvos spēlētājus un tās piespēles atdod. Un pat cik viņš bija pavadījis tikai
dažus treniņus kopā, 1 vai 2 ar pārējiem. Nu, priekš tiem dažiem treniņiem es domāju, ka ļoti labi. Tātad ir pamats domāt, ka būs vēl labāk. Paldies, ka atradi laiku parunāties ar mums un novēlam tev veselību un ātrāku atgriešanos laukumā. Jā, paldies arī jums un tiekamies sporta klubā. Jau 4. Bumba grozā raidījums tuvojas izskaņai. Atgādināšu, ka jau šo trešdienu, 28. novembrī, basketbola klubs Jēkabpils mājas spēlē tiksies ar Barons kvartāls. Visi laipni gaidīti atbalstīt savējos Jēkabpils sporta namā 19:30 un jau sestdien, 1. decembrī, Arēnā Rīga spēle pret Latvijas U18 izlasi. Vairāk informācijas BK Jēkabpils mājaslapā www.bkjēkabpils.lv. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā otrdien! Otrdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēja saturēt